Es teicu, nekādu Vāgneru. Naču? Nu, ko tu man te izvilki darba dienas vakarā? Kā šodien viss ciet Rīgā? Es ūdentiņu tikai. Es domāju, ka kaut kas jāuztais mājās. Mazais. Piesēdiens draugiem un vakariņas. Kaut kas tāds saviesīgs. Rītā jāceļās. Jāc darb. Nā, tik vēls. Rutīna. Vajag laust. Labi, tu uztais vakariņas. Pasēdēsim, parunāsim, pamatiem parādīsies pati, man kādu rati, bet, zini kā, es esmu kā piegadienas, nedēļu paiet, piekdienā dodam iekšā, sestdienu izsvītrojam, pusi no svētdienas arī, svētdienas vakarā bāc rīt uz darbu. Bet zini, ko izdarīsim? Labi, uzsēdēsim tavus vakariņus šodien, ja jau uzstāju. Bet tad rītdienu, otrdien, trešdien, ceturtdien aiziesim, vienkārši pameklēsim, kā, vai cilvēki iet atpūsties arī citās dienās. Tas ir mieru. Man ir plāns uzreiz rītdienai. Tu man var pateikt, ko mēs darbdienas vakarā daram teikā? Visi ciemi suņi rēja, jo mēs ejam filmēt antropologu. Labvakar. Marta neticēja, ka kādu teikā pazīst. Ok, tik antīki. Klausies, tā mūsu lieta ir noskaidrot cilvēku tās paradumus, kas liek, un kāpēc viņiem ir tādi paradumi, doties ārpus mājas zem lozunga izklaidēties konkrētās dienās. Un kāpēc ne jau to piekdienu dabūt pirmdienā, piemēram? Piemēram, pirmdienā. Es domāju, ka lielu laiku mēs pavadām guļot, bet otru lielāko laiku mēs pavadām darbā. Tāpēc es domāju, ka darbs ir struktūrējuša lieta. Restīvi, mums kaut kā veidā viss tas attiecības ir pārējo veidojas ar darbu. Un tāpēc es domāju, ka ir tas nošķīrums, ko tu teici, tāpēc, ka darbs pabeidzās piekdienu. Tas tā kā pirmdien viņš sākās, piekdien viņš pabeidzās. Piekdien acīm redzot, mēs varam kaut ko sākt to, ko mēs nevaram darba dienā. Bet, ja godīgi, es domāju, ka tas ir izjūtoši. Starp darbu un atpūtu, starp darbu un izklaidi sākas uz robežas. Tie laiki, kas bija agrāk, kad tev bija 8 stundas darba laiks, un 8 stundās tu esi garlaikots, noguļs. Kaut kādā veidā emocionāli nepiepildīts. Nonīcis, jā. Izžūs. Es domāju, ka tās ir tās lietas, kas sāk izjust. Un tie jauniešiem nevēlas strādāt darbus tikai naudas dēļ. Ar to viņi grib strādāt darbu, kuros viņi kaut kā, viņi jūtās laimīgi, viņi jūtās radoši, viņi jūtās īpaši un tam līdzīgi. Līdz ar to ar šo paudzi ir šausmīgi liels grūtības darbdevējiem. Man liekas, tas darbs tomēr baigi latviešiem ir svarīgs moments, un tādā ziņā, ka man liekas, ir kaut kas saistīts ar, un es kaut kādu latvisku, kas varētu teikt, identitāti, ka tur tā darba un darbā iziešana, un tā paradigmas maiņa, ka tagad beigsies tas 5 dienu tas darbs, bet tas kaut kā nenodarīs pāri. 5 dienu darbdienai, protams, ir viena laba lieta. Tā ir stabilitāte. Visi tiem, pašnodarbinātiem, kas ir tiem, protams, tā stabilitāte ir cita. Tas, kurš labi pastrādās, var labi pabalēties. Arī tas, kas nestrādās, viņš var labi pabalēties, vai ne? Ja gadījumā klāt ir kāds, kurš labi pastrādājas. Piedodiet, ka es jūs esmu šeit savāds šogad. Tas, pilnīgi ārpus jūsu režīmu, es saprotu. Please, we have only 2 bottles of wine, so be free. Tā domā, vai Latvijā ir spēcīga tāda mājas viesība tradīcija? Es salīdzinu 98. gadu, un tagad es domāju, ka mājas viesības ir gājušas uz augšu. Tagad drīkstēs? Tāpēc tas ir personiskāks. Viena lieta. Otra lieta ir tāpēc, ka tu ej pie kāda uz mājām. Otrā lieta tevi parasti aicina, un te ir tā svarīgā lieta, kur aicina, kur neaicina. Tas līdz ar to kaut ko stimulizē par tevi, vai ne? Ka tu esi uzaicināts.
mazāk to cilvēku skaits, ar kuriem tu, teiksim, pastāvīgi uztur kontaktu. Un es domāju, ka tas liek par tām ballītēm. Es domāju, es tā esmu tad, kad ir kaut kāds ilgāku laiku bijis, kad es tā kā no tā draugu silts esmu izpēc ārā. Ātrums silts. Lai atgrieztos atpakaļ. Ja? Tas ir vienkārši pareizi, ka es eksistēju. Es eksistēju. Socializēju. Jā, tāpēc, ka es, nav tā, ka esmu kaut kur pasnicis, tad es uzliecams mājā. Tieši tā jums dēļ, kad, lai kaut kādā veidā visu laiku atjaunot to, tās sociālās rēcības. Vai izklaide var kļūt par rutīnu? Rutīna tā ziņā, ka, piemēram, cilvēks iet nevis vienreiz uz bāru, bet katru dienu uz bāru. Viņš iet jau 50 reizi un domā, kāpēc es nevaru tā īsti izklaidēties? Kāpēc man atkal ir sačakarēta sestdiena? Es esmu tik labi visu nedēļu esmu strādājis, un kāpēc man katru sestdienas rītu ir viens un tas pats? Es biju jaunāks, es darīju tieši tāpat. Katru dienu tu gāji uz klubu? Jā. Un kā tu kļuvi par sociālo antropologu? Kā es pirmais neesmu sociālo antropologs, es varbūt sociologs. Sociālās. Cik kā sabiedrības pētniecība tā ir? Bārā jau arī kaut kāds pirmās aizmetņas sabiedrības pētniecībā. Pēdējo gaviļnieku, jā. Gaviļnieku.